Tātad, jā, vēl pavadas. Jā, pavadu materiālu izmantoja fluorokarbonu 0,22, 0,25. Kādam tur ir iebildumi. Es redzu, kur sākas varavīgs. Braukšu skatīt. Hei, nu ko, beidzot uz sapaliem, pirmo reizi šogad. Netipiski vēlu man, bet arī ar līmeņiem tur kaut kas nebija, laika nebija, līdekas un zandarti. Jāfilmē visādi video, kaut kā nesanāca. Bet nu beidzot esmu klāt. Ja godīgi, šodien ir otrdienas vakars, pulkstens ir gandrīz 6. Nu, kamēr tu līdz pārģēršos būs 6. Izmēģināšu šodien jaunu lācīti. Iegādājos Norfina brīnamo zābakus. Agrāk staigāju tādos, nu nezinu, neatceros kāda ražotāja, bet tādos riktīgos gumijas zaļajos. Nu tajos, kā teikt, nu kusu ārā jau pēc minūtēm 10. Pilnīgi pa pliko līdu iekšā. Bet tur sākas otra galējība, kad ar viņu reāli berž. Jo viņiem iekšā bija tāds kā sietiņš. Traki bija staigāt. Tur divi varianti. Vai nu tu esi pa pliko un kaut cik normāli, bet baigi berž. Vai nu tu velc apakšā kaut kādas bikses, bet nu tu esi tik smags un tik slapšs. Un vēl bija viens mīnus, nebija jostas. Bija jāliek kaut kāda improvizētā josta, kaut kāda vecā. Man bija, bet nu nebija īsti tas. Pamēģināšu šodien kā ies ar Norfina brīnuma zābakiem. Es domāju, ka ies labi. Ir man arī vēl viens jauninājums šogad. Šāds te. Uztveramais tīkliņš, ātri saliekamais, ātri salokāmais un gumijots. No Kongara, baigi pieņemamā cena, plašā klāstā. Ne tikai uztveramie tīkliņi, bet cita Kongara produkcija ir pieejama veikalā Zebra Master un visos Latvijas copaslietu veikalos. Tātad pavisam ātri maz drusciņi, kamēr vēl neesmu izcepies, pastāstīšu par savu ekipējumu, kā es eju uz sapaliem. Tātad, nu, protams, kāds, jā. Kāds man šogad pagaidām ir nemainīgi, tas ir favorīts Bluebirds, tubulārs līdz 12 gramiem, garumā 2,40, aukli ir 0,6, mānekļi tie ir pārsvarā krenki, 3,5-4 līdz 5 cm, ļoti reti rotiņi. Ļoti reti kaut kādas tur vaboļu imitācijas, kaut kas tāds, viss ir līdzi. Tātad te ir kastīte ar mānekļiem, šāda te, nekā tur man vairāk nav. Turpatās iekšā arī ir fluorokarbons, turpatās ir karabīnes, turpatās ir dzels pavadiņas, starp citu arī šobrīd man stāv dzels pavadiņi, jo te diezgan daudz līdaku. Telefons, jā, instruments, ar ko atbrīvot zivi. Šķērītes, šis te uztveramais tīkliņš, ļoti labi te iegūlās, nazis un termosels. Cepuri izmantoju šādu, var pasūtīt AliExpressā, var gan jau atrast jebkurā makšķerēšanas veikalā, bet ļoti ērti, ka viņa ir siets, moskīte nelido iekšā, un ja vajag, var vispār aiztaisīt, es visu pilnīgi redzu, jā, un pie manis neviens netiek, kā saka, iekost man degunā. Obligāti, jā, vajag siksnu. Tādiem brīnam zābakiem. Ja gadījumā jūs iesmeļat, strauma redzēsiet ir liela, lai jūs vienkārši neaiznes projām. Lai jūs varat vismaz piecelties, jā, jo ja ūdens jums būs līdz šeinei, jūs vismaz varēsiet piecelties. Ja jūs nonesīs no kājām un jūs iesmelsiet pilnu brīnam zābaku, jā, pilnu lācīti, nu būs baigi smagi. Ja, teiksim, vēl nav liels dziļums, ok, var mēģināt nostāties uz ceļiem un pēc tam kaut kā. Ja dziļums, kā es stāvēšu, ir līdz šeinei, ir diezgan pagrūti.
Vēl vienmēr izmantoju līdzi kārti, arī tagad paņemšu nogriezīšu kaut kādu resnāku kārtu, aptuveni tik garu. Es eju un vienmēr sev pa priekšu klusītēm, tā baigi nedaudzot, pārbaudot, vai nav priekšā kaut kāda bedre, vai nav kans, milzīgs akmens, varbūt kaut kas as. Ja? Kāds metālisks priekšmets, vai sazini, kas tur var būt apakšā zem ūdens, jo ūdens aiviekstē vismaz nav baigi dzidrais, diezgan paduļķeņs, tīpaši tagad ir liela trauma, jo izskatās, ka ir pavēruši vaļā hesu. Labi, skatās tālāk, kā būs. Ja patiks video, ieliekat obligāti laiku, parakstaties visi vēl, kas nav parakstījušies uz kanālu. Un starp citu, man ir arī TikTok kanāls, jā? Tur drīz būs 1000 abonementi un varēs uzfilmēt arī kādu live. Noskatieties video līdz galam, beigās ir konkurss, un tie, kas varbūt gribēs pamēģināt sapulu copieru spinningu ar cietajiem mānekļiem, tie varēs konkursā vinnēt starta komplektiņu. Nedaudz wobleru, nedaudz rotiņu un nedaudz šūpiņu. Tā kā tā, skatieties līdz galam. Neļaus safilmēt līdz galam video. Neasakas. Ko varu pateikt vienīgi to, kad pēc pirmām sajūtām šajā lācītī man pagaidām nav karsti. Pirmais metiens. Jā. Labi, varbūt uzvedīšos nedaudz klusāk, mazāk runāšu, jo tomēr ticu, ka sapals ir ļoti uzmanīga zivs. Neprasiet, kā man tas izdevās, bet man izdevās. Es ceru, ka nesalauzt spinningu, bet visticamāk es viņu nebiju līdz galam, tā kā savienojis vai kā. Un metiena brīdī viņš man vienkārši izlidoja. Jā, tā izskatās, ka viņš vienkārši izlidoja. Kā atceraties, pagājušā gada sapalu video arī sākās ar fiasko. Nu, tā viņš arī turpinās. Pagājušā gada es biju kaut ko pat noķēris. Oi, cik smuks metiens. Mēģinās arī šogad. Bet, pirmie novērojumi pēc 5 metieniem ir tādi, kad ūdens ir ļoti duļķeins, ļoti tumšs un necaurspīdīgs. Un es domāju, ka tas ir saistīts ar to, kad ir pavērtas izskatās vaļā slūžas, jo arī straume ir ļoti ātra. Krenkus noliksim pagaidām. Pamēģinās kādu šūpu. Kādu mazāku šūpu. Šitā te 3,5 grami. Viens āķīts. Man liekas, ka pat bez atskabargu varētu būt. Varbūt viņam traucē tā mana metāla pavadiņa. Ko jahaidi krastā iemetu gandrīz. Jā, varbūt arī traucē tā metāla pavada. Bet, ne uzsitiena, ne piebakstīna, nekā. Kaut gan godīgi sakot, redzēju tikai vienu reizi, kā izlec ārā no ūdens. Tas tā kā nenopietni pagaidām. Tīri eksperimenti pamēģināsim. Šis ir kāds, ar ko es ceru, parasti, jā, līdz 12 gramiem, kā teica Bluebars. Un šis ir Crazy Fish Perfect Jigs no 0,6 līdz 7 grami. Un tādā pašā garumā. Aukla viņam stāv 0,4 pēc Japānas, tātad krietni tievāka. Ne krietni, bet tievāka. Paskatīsimies, ar ko lido tālāk. Tīri intereses pēc. Varbūt man jāsteigā ir ar citu kātu. Aha, sapratu, līdz kurien neizlidoja. Labi. Pamēģināsim šo mānekli uzlikt uz vieglāka kāta ar tievāku aukliņu. Bet, ir viens bet. Šis kāds ir fasts.
Tas kāds. Un tubulārs. Šis kāds ir fasts un tubulārs. Turpretī šīs Perfect Jigs ir solids un ekstra fasts. Jā, sevi 2 metri tālāk. Labi. Pastrādāsim ar šo kātu. Nu, būs interesanti, ja paņems kāds lielāks sapals. Es domāju, kā viņš man iekšā iedos. Nezinu, vai vispār novaldīšu, bet gan jau. Galvenais atregulēt bremzīti. No caur tādiem džungļiem ir jābrien cauri. Jā. Nātras. Ātru lauks vesels. Bet neko darīt. Jābrien ir. Jā, dziļi. Man te parasti ir līdz celim. Šobrīd jau līdz nabai. Paskatīsimies, kas te notiek. Baigi lielais akmens pa vidu. Un viens akmens stāv tieši zem manis. Principā uz viņa turu vienu kāju. Uzreiz copē. Redzējāt? 2 reizes ņēma. Pirmo netrāpīja, otro likās, ka trāpīja, bet nē. Maziņš sapalēns. Ziltiņā. Nost, johaidī, nost. Bet tas nebija sapals. Domāju, ka tas bija asars. Bļāviens. Jep, es domāju, ka tas bija asarīts labs. Kā viņam sanāca aizmukt? Tieši bija uz straumes maliņas. Te jau pavisam dziļš, jau līdz krūtīm. Līdz kamerai ir 20 centimetri. Kur tad tas sēklis jau haidī ārā viņa? Paliek seklāks arī, kur viņš ir pakāpiens. Ir, draugi, ir neliels sapalēns. Nepaspēja ieslēgt kameru. Tūlīt es jums parādīšu, ja viņš neaizies projām pastaigāties. Mierīgi. Puisis, šitāds te. Mēģināšu viņu ātri atbrīvot. Čuš. Izdarīsim šādi. Hopsā, un pasēdi tur nedaudz. Lūk. Nu, gatavs puisis. Aiziet. Jo, aiziet. Nu, baigais fiasko man tikko sanāca. Es te domāju, ka tā priekšējā kabata tam manam kostīmam arī ir ūdens izturīga. Nu, skaidrs, ka tā iekšējā kabata ir ūdens izturīga, ūdens droša, jo viņa ir tērpam iekšā. Bet es nebiju iedomājies, ka šī te priekšējā kabata, kas ir ar, izskatās ar tādu to ūdens izturīgo rāvīslēdzēju, ja, kuram tāds gumijotais, ka viņa nav ūdens droša. Es velkos tagad pēc kastītes ar mānekļiem, attaisu, tā kā ņemu viņu ārā un no viņas tek ūdens. Amantē kabatā, termasels, kastīte ar mānekļiem, telefons. Johaidī. Nezinu, tādos gadījumos jāraksta ir, tur nav ūdens drošs, ja ir ūdens drošs. Es, protams, saprotu, jā, viņi ir malači, viņi ielika līdzi
kostīmam arī speciālo maciņu priekš telefonu, bet nu es biju domājis, tas ir tā starp citu, tur pakārt sev viņu uz kakla. Jā, fiasko, nu labi, ka man telefons ūdens izturīgais ir. Tā jau būtu ļoti liela bēda. Labi, nomainīsim vietiņu, kamēr vēl saule, jo izskatās, ka tūlīt paliks baigi apmācies. Jā, ir otrs un aizgāja aiz akmens. Ai, nost, johaidī, aiz akmens aizgāja nost. Bļāviens. Šis jau bija labāks. Eksemplārs. Ai. Nu neko. Neko. Rokas trīc, kājas trīc. Bija labs. Pēc sajūtām tāds kilogramu vilka. Jau bremzīti pat. Bremzīti man iestādināja, tad jau bija labs eksemplārs. Beg dīvaini, ka paņēma tādu bez cirtiena, tāds, tā kā iesūca vairāk. Bļāviens, jā, tur tas akmensis. Un vajadzēja vairāk forsēt, celt viņu uz augšu ātrāk. Bet nu viņš jau baigi labi pretojās. Ja to akmeni šobrīd redzēt nevar vienkārši, tā jau es uzreiz būtu domājis, kas un kā un ko. Nu labi. Kaut kā tā paskats uz to visu pasākumu ir tāds. Esmu upes vidū. Jā. Re, kur ir viens krasts. Re, kur ir tas krasts, no kur es atnācu. Es esmu gandrīz upē pašā vidū. Jā, cik dziļi es stāvu. Nu šī tik dziļi es stāvu. Šobrīd. Tas ir, es esmu uz sēkļu. Tad, kad es eju uz šeini, tad ūdens ir jau līdz pašai maliņai. Protams, kārtējais fiasko. Salūza tās prosta skrūve, kas tur GoPro kameru pie tās GoPro jostas. Nācās iztaist no kociņa sprostiņa un GoPro kamera man uz jostas turās tikai uz šī sprostiņa. Tā kā, nu, ja kādā brīdī uz GoPro kameras ir zemūdens kadri, tad ziniet, kad scenārijā tas tā arī bija rakstīts. Jā. Nu ko? Viena strīpē no es šodien arī dabūju. Iepriekšējie divi atspruka. Viens varētu būt tāds pat neko bija. Bet šitas neatspruka. Ko, draugs? Dories atpakaļ savā stihijā. Un pasauc balto plēsēju, savu draugu sapalu. Jā, asarīši te ir diezgan bieži, bet, nu, pārsvarā tādi līdz 200-250 gramiem lielāki nav trāpījušies. Otrs ašaks te patās pie kājām. Paķēra draugs. Es jau teicu tāds, nu jā, šitas ir tāds jau drusku lielāks. Tāds grami 120. Pagāt taisīšu lociņu. Šā tādi grami 120. Jā. Un dodās stihijā. Hop, hop, hop. Nu labi. Bet ne šai zivijas pakaļ atbrauc. Kur ir mans sapals? Kur ir mans sapals? Kaut ko velkam. Es domāju, kasars. Kurš tad cits? Jau pasauc tos baltos, kur ēd vaboles, jā? Čalīt. Jā. Vai tā? Drusku pamainīju vietu, pārbraucu pret straumi, bet izskatās, ka tūlīt atkal uznāks virsū.
Ai, nogāja. Ai. Bet nebija liels. Nezinu, vai tika kadrā, skatos, kamera baigi augstu stāv. Tas, ka zemāk jānoliek. Bet cope bija. Āra, kur tur tālāk vēl viens palicās redzēja. Bet es domāju, tas bija maziņš. Ir, var sakot, rekur mans māneklis karājas. Jā. Es viņu ļoti labvēlīgi tur iestādīju. Un vēl ir tāda lieta, ka izskatās, ka man līdzi nav paņēmies fluorokarbons. Ir. Ir. Hop. Un mājiņās. Puikiņš paņēma sienāzīti. Smuki sienāzis pašā mutē. Hop. Pirms ņemat zivi, ir tīpaši vasarā saslupiniet roku, jo jūsu roka ir ļoti priekš zivs karsta. Jā. Tagad izņemsim āķīti. Hops. Pašā lūpiņā. Smuki atbrīvosim mūsu sienāzīti. Nu. Varonis. Kā ir? Smuks vai ne? Jāuztaisa ātra bilde TikTokam. Un jāturpina ķert. Nu. Puiši. Adā. Labs. Ot tagad es esmu priecīgs. Tagad es vairs nebēdājos ne par aprautajiem mānekļiem, ne par sačakarēto auklu, ne par gandrīz aplausto spinninga spīci, ne par ko. Jā, vakars izdevies. Zivs noķerta. Viss kārtībā. Varu padalīties, kā es parasti meklēju un ķeru sapalus. Pārsvarā katru vietu es apmētāju ar 2 tipu mānekļiem. Ar tuvajiem un tālās distances. Tad tuvie parasti ir tādas kā šī, ar ko es strādāju tagad. Tas ir sienāzis. Viņš ir rēli no koka. Tepat tās bija, var iedomāties. Es te filmēju, mētāju. Viņš te patās stāv un plumšķinās. Tātad viņš ir no koka, izgrebts, nokrāsots, nolakots un svars viņam ir ļoti maziņš. Lido viņš ļoti netālu, nezinu, maksimālais metiens. Tagad vēl pa vējam, 30 metri. Varbūt 25 pat. Tālāk, kad es apmētāju ar šādu mānekli un saprotu, ka copja nav, jeb arī viņas ir bijušas, bet tālāk ir kaut kādas perspektīvas vietas. Šādu mānekli es nomainu uz tālākas distances mānekli, kas varētu būt vai nu smagāks woblers, rotiņš, vai šajā gadījumā, ko es tagad likšu, šūpiņš. Ja? Īsti nezinu, kas vēl var noiet greizi. Šodien, varbūt var zibens iespert. Tikko bija laba cope, tieši copes brīdī, pussekundi pirms tam, kamerai beidzās baterija, es piecirtu, paturēju zivi,
Un man nolūza āķis. Vienkārši nolūza āķis. Uz pusēm. Kāds smukums, paskatieties. Vāra vīksne. Tas nozīmē, ka drīz mani sagaida kas? Reizi. Brauciens mājās. Ceru, ka kāda stunda man ir. Vairāk gan neizskatās, jo jau tikko nolija. Tikko bija saule, tad nolija. Tagad atkal saule, bet izskatās, ka nāk kaut kāds negaiss virsū. Par baigajiem džungļiem mēs te brienam. Cik smuki, vai ne? Vienīgās priekšrocības no garāka kāds sapulu copē ir šīs, ka tu principā vari ar kātu dabūt pāri zālēm sev priekšā. Citu priekšrocību nav. Te priekšā ir ļoti liela krāce, un tad, kad līmenis paliek zemāks, pa viņu var pāriet pāri upei. Tur pašā galā tikai tāda dziļāka vieta. Principā var pāriet. Ir, draugi, ir. Paņēma. Nost? Nē, nav nost. Ha. Bet jāceļ uz spinninga. Baltais draugs. Nā. Vecīt, tikai neieliec man tos 3 žuburus, lūdzu. Pirkstos es tūlīt tevi atlaidīšu vaļā. Tūlīt es tevi palaidīšu vaļā. Tik neieliec man tos 3 žuburus pirkstos. Ok. Jā, ar kreiso roku ir kā ir. Bet, nu, izdaram to ātri. Žauniņus vaļā. Aiziet. Desmit sekundēs atbrīvots, domāju, ka nekāda problēma viņam nebūs. Super. Ceram tālāk. Lietas sekojoši. Jau sen bija doma upgradeot savu sapalu mānekļu kastīti. Un saprotot, kad daudzi mānekļi man pilda vienu un to pašu funkciju, un kastītē jau ir pamaz vietas, izdomāju, ka daļu no tiem izspēlēšu konkursā. Daži ir pilnīgi jauni un ūdeni vispār nav redzējuši, daži ir nedaudz lietoti, uz dažiem pat ir noķertas zivis. Teiksim tā, tas būs tāds iesācēju komplekts, ar ko var pamēģināt un saprast, vai tā lieta ir tā vērta vai nav. Tātad konkursa nosacījumi. Pirmkārt, jābūt Neasakas YouTube kanāla abonentam. Otrkārt, jāpieseko arī manam TikTok kontam, kas ir Denis, apakšsvītra, apakšsvītra, Asakas. Nesajauciet, TikTokā ir arī konts Neasakas. Un treškārt, zem šī video komentārā jāuzraksta pareizā atbilde, cik zivis tika noķertas šajā epizodē. Konkursa uzvarētāja izlodes video publicēšu savā TikTok kontā 27. jūnijā. Lai veikis! Esat gatavi, ka pirmajās copēs jūs rausiet nos mānekļus, atšausiet mānekļus, piņķerēsiet auklu. Tas ir normāli. Tas ir pilnīgi normāli, tāpēc es neiesaku pašā sākumā pirkt ļoti dārgu inventāru. Iespējams, jums pēc 2-3 copēm, varbūt pēc pirmās, pavisam nepatiks tas, ko jūs dariet, un jūs teiksiet, priekš kam tas ir vajadzīgs. Un daļai varbūt jums būs taisnība, bet ar to jau arī ir šī cope kā tāda, tik forša. Ir tik daudz dažādu variantu, kā ķert zivis. Un nav jāpaliek pie viena
visiem. Ja? Kādam patīk ķert uz maizes, kādam patīk ķert uz vabolēm, man patīk ķert uz spinningu. Un mocīties ar mazajiem wobleriem. Tā kā tā. Laiks ir superīgs, es domāju, ka iekšā es vairs neiešu. Jā, augšā apstiprināja, ka labāk nevajag. Ieliekat laiku, ja patika šī epizode video galā, un abonējiet kanālu, ja vēl nesat to izdarījuši. Nesakas.